Nu, labdien visiem, kas šodien ir ieradušies un, kā redzams, kuplā skaitā ieradušies, lai stiprinātu savu imunitāti pret krāpniekiem. Man ir liels prieks, kad ir tik liela interese uzzināt kaut ko tieši par krāpniecību, jo tas ir tieši tas, pēc kā jūs šeit pulcēties, vai ne? Nu, ne jau pēc komiķiem, ne jau pēc stand-upa, bet īstenībā pēc tām akadēmiskajām zināšanām un tās vērtības un gudrības, ko jūs šodien šeit iegūsiet. Tātad, mani sauc Evija Kropa. Darba laikā es esmu finanšu pratības jomas vadītāja, ārpus darba laika esmu parasts cilvēks, sieva, mamma, kurai nepatīk gatavot ēst, bet kurai joprojām patīk rūpēties par finanšu pratību arī savā ģimenē. Un mēs Finanšu institūtā vispār rūpējamies par un ap finanšu pratību. Mums, teiksim tā, mūsu fokusā nav bankas produkti un pakalpojumi. Un šodien, kā jūs redzat, viena no finanšu pratības arī svarīgām tēmām ir nevien rīcība ar savu sūri, grūti, labi nopelnīto naudu, bet arī pasargāt šo naudu no kāda, kas uz to ir uzlicis savu kāro aci un varbūt krāpniecības nolūkos vēlas viņu iegūt sev. Un kā jau jūs zināt, tās metodes ir dažādas, interesantas, advancētas, es teiktu, spiež pa dažādām pogām krāpnieki. Un šodien tad mēs dosim vaļu komediju Latvijā komiķiem ar 5 dažādām metīdēm, nedaudz parādīt jums, uz kādām pogām tad īsti šie krāpnieki mēdz spiest, kuri tā smalki to mums parādīs. Savukārt pēc tam mēs ar profesoru, psihoterapeitu un arī RSU docētāju Artūru Rutinānu nedaudz padiskutēsim, nu ko tad mēs varam darīt visi kopā un katrs individuāli, lai teiksim tā, savu to imūno barjeru stiprinātu pret krāpniekiem. Nu, tā kā mums ir diezgan sulīgi plāni šai stundai, es domāju, ķeramies pie lietas, lai mēs šo visu paspētu, un tad es dodu vārdu, mikrofonu, nodošu pirmajām komediju Latvijā komiķim. Naču? Labdien! Man sauc Naču. Jā, labvakar, labdien! Jā, man sauc Jānis Kreičmans, un es kā finansiāli atbildīgs cilvēks mēģināšu jums pastāstīt par krāpniecību. Es vienkārši mēģināšu nospraust uzreiz finansiāli, kur es esmu. Man bija internetā reklāma, kur kaut kāda Kia Evo 2024. Gada izrāda to mašīnu, cik viņa ir iespaidīga, un tad tas čalis attaisīja bagāžnieku vaļā. Man tāds, var attaisīt? Jo manam valvoja citādāk. Labi. Tūlīt nāk skāt, es nezinu, vai tur to pārbauda. Bet neko, mēs te vairāk par krāpniecību un tā tālāk. Un es nezinu, kā jūs, ir kāds te vispār apkrāpts? Var aplaudēt vienkārši? Jā? Diezgan daudz? Diezgan ļoti labi. Un ir kāds, kurš ir tā kā mēģināts apkrāt, bet es esmu gudrāks. Ļoti labi. Ļoti labi. Pirmā daļa palika bišķi bēdīgāk, viss kārtībā. Nē, es esmu bijis uz robežas. Bet es esmu vienmēr lielies ar to, ka mani neviens nemēģina apkrāpt. Nekad neviens nav. Es nezinu, kāpēc tas internetā. Un tad man nesen, pirms pāris dienām, man Svetbank kartu nobloķēja. Paldies! Un atnāca tas ēpasts, un es biju, protams, tu visu pārbaudi. Bet bija arī. Un es zvanīju Svetbankai, un īstenībā viņi man paskaidroja, ka kāds no Amerikas jums mēģināja ar kartes datiem veikt pirkumu pa 0 eiro, 0,00, un mēs apturējām to maksājumu. Un man bija tāds, paldies, bet tas, ko es galvā nodomāju, ir tā kā man pietrūka, vai tā kā? Un gan jau krāpniekiem ir tās datu bāzes, cik es esmu apakšā, ka viņi pat nemēģina izkrāpt, viņi vienkārši pārbaudīsim, vai Jankam piķis ir, un atkal nav. Es pat neesmu 100 eiro, zinu, ieguldu 100, man pat tie nezvan. Cik skumīgi.
Nē, nekas, bet tie mēģinājumi dažādi. Bet tagad mūsdienīgākais ir, man liekas, visvairāk sevi ir jāsargā kad kāds mēģina tavu e-parakstu, e-parakstu to tur Smart ID izmantot. Bet es gribēju teikt tikko, es nāku no vecākiem laikiem, it kā man ir nopirkot zirgs, bet... bet visi dati ir jāsargā, un pirms gadiem man nozaga pasi. Un tas bija tas labais laiks, kad cilvēkiem ņēma kredītus viņu vārdā, un es biju jauns puisis, un es biju ļoti uztraucies. Un es aizgāju uz pasu daļu, un es pateicu, man nozaka pasi, un viņi tā, es tāds, vai es varu dabūt jaunu, viņi tā, tev ir jāiet uz policiju. Man rītīgi skaloja smadzenes par to, vai ne? Un tad es biju ļoti uztraucies, un es viņiem paprasīju, Klau, vai ir, ja kāds dabūjis manu pastā, tad viņiem ir mans personas kods, viņi uztaisīs pasas kopiju, vai es varu noskaidrot, vai kāds ir paņēmis kredītu manā vārdā. Un viņi tāda, kur tu esi atnācis? Nē! Un tad viņi burtiski pagriezās, viņi tā, Lien panāc! Kāds idiots! Un tā kā, ja kas, esat uzmanīgi ar to. Ja jums kaut kāda ir jautājumi, es nezinu pat kā to risināt, bet vienkārši mēģināt nepazaudēt pasi. Tas ir laikam mans lielākais ieteikums. Bet krāpnieki ir dažādi, es nezinu. Principā man ir tāds, ka krāpnieki zina, tev nesagāja vidusskolā, bet naudu jāpelna, ne? Un ir okei. Bet man liekas, visdrausmīgākās personas, kad ir tie, kas mēģina krāpt no omēm naudas, zvanot viņām. Man liekas, nav... Zini, kad ir tie trakie musulmaņu likumi, kā viņi soda cilvēks, man tāds, tas ir nepieņemam. Bet tad tie, kas krāpja omas, man tāds, zini, es vienīgais, labi, man laikam ir citādāk sirds. Kā tu vari omītei naudu zakt? Tas ir pirmkārt. Pensijas. Pirmkārt, tas ir... Es viņus respektēju tikai tādā līmenī, kad jūs esat mēģinājuši no savas omes dabūt ārā digitālu informāciju. Jūs esat mentāli gājuši tam cauri. Tie krāpnieki jau dzīvo ellē. Man omei regulāri jāpalīdz. Un es vienkārši iedomājos, kā tie krāpnieki, viņi zvana, vai ne, viņi tur sveiki, viņi izmanto ļoti labus teikumus. Šeit zvana jūsu banka. Viņi tā. Un viņi sās, mums ir te ienākusi ziņa, kad ir paņemta nauda. Mums vajadzētu jūsu datus, un tad dzirdēts. Ko? Jums vajadzētu iet savā bankā. Viņa tā, Sveitbanka sestdienās nestrādā. Un tu vienkārši ej tam mentāli cauri, bet viņi ir briesmīgi. Bet es uzskatu, nevajag krāpt cilvēks. Zinu kā, tas tāds liela lieta, ko visi. Bet tad es atcerējos vienu klases biedru, mēs gājām no skolas, viņš kaķim iespēja, man tāds, zini, es nebūtu dusmīgs. Viens kungs rēts, tas bija tu. Es nezinu, bet kopumā esat uzmanīgi. Zinu, ko es sapratu, svarīgākā lieta ir vienkārši lasīt. Un problēma, ka mēs lasam tikai virsrakstus. Tā ir arī lielākā daļa komunikācijas. Tu lasīji šito, un visi burtiski zina vienu teikumu. Man liekas, vajag visu izlasīt, un tas ir arī viss. Jo krāpniekiem ir tāda problēma kā gramatika, vai ne? Sveikiņi, Latvijas pasts. Man tāds nebūs. No tas te Marija 584x@gmail. Man tāds, tu laikam jauniņā, tev vēl nav piešķirts darba ēpasts. Tā ir vienīgā lieta. Lasiet. Un ja jūs, piemēram, tāpat kā es, mēģināt ietaupīt katru eiro, jo ir situācija. Un ja jūs iet internetu veikalā un jūs redzat, dizains sakrīt, teksti ir vienā rindiņā, un tad jums ir tā otra mājaslapa, kur ir preci pa 2 eiro lētāk, bet te atrodas bilde, katrs teksts savā fontā. Viņi izstāsta, ka 2000 tās lapas, tā kā spoki LV, zini. Iztērē varbūt 2 vairāk, un tad tev nenāks zvani no Sveitbankas, kad no jums mēģināja dabūt 0 eiro un nesanāca. Labi, un pēdējā lieta, ko es gribēju teikt, ir es sapratu, kā tev ir jādzīvo, lai tu justos droši, lai ka tev neapkrāpj. Man nesen vajadzēja izprintēt pāris dokumentus, un es gāju uz tām internetu kafejnīcām. Esat gājuši kaut kad? Jā, tā ir laba sajūta. Tu ieej iekšā, un es nezinu, tu ieej atver, uzspied inkognito, vai ne?
tas čals jau skatās, ko tu darīsi. Man tāds, ne to, ko mājās, nomierinies. Šis nav tas. Un tad es burtiski tā kā zaglis jūtos. Es tur vādu visu savu džīmu, tā, lai nekas nav. Es iztīru visu kompi. Un man liekas, no malas es skats, ka jā, vai nu es daru to, ko mājās daru, vai arī otrs es sūtu uz Rimi ēpastu, ka bumbi ir origo, vai ne? Tā kā esat uzmanīgi, ja jums vajag pierādījums, aiziet uz kādu no printētavām un atveriet vaļā downloads mapīti. Un jūs redzēsiet tik daudz pasas kopiju kā nekad. Tā kā tā, tas arī viss no manis. Paldies, esat uzmanīgi. Un tagad ar milzīgiem aplausiem sagaidām nākamo komiķi, neviens cits kā Kalvis Troskā. Hei, paldies Jānim. Tu nozagi to pudeli vai mums dāvinājums tas ir? Ok, man arī pienāks. Labi. Tur ir kaut kas jau iekšā ieliec vai... Ir, ja? Ok, varbūt patestēt, vai arī es nepabeigšu savu sētu. Ok, kā jūs jūties? Tagad varat neatbildēt. Tā, pacēl uz roku. Cilvēki, kuri... Mana tēma ir telefonu krāpšanas, ja? Tieši caur telefonu jums zvana vai sūta izziņas. Pacēl uz roku, kuri ir saņēmuši zvanus, kad telefonu krāpnieku zvanus. Ok, ļoti daudz. Un tagad pacēt cilvēki roku, kuri ir apkrāpti. Es arī esmu bijis apkrāpts, tāpēc es nekaunos. Jums ir kauns, ja? Neviens nav apkrāpts, ja? Tikko Jānis prasīja, te bija vismaz 30 cilvēki. Un pēkšņi kauns. Vai, ok, labi, ok. Un tagad pacēt uz roku telefonu krāpnieki. Kāpēc krāpnieku ir vairāk nekā tie, kuri ir apkrāpti? Ok, labi. Starp citu, es arī kādreiz jaunībā gribēju būt telefonu krāpnieks, jo es nezinu, likās baigi tāds sapņu darbs, ne? Jo tev palielam pats esi sev priekšnieks, vai ne? Pats nosaki sev darba laiku, neierobežota peļņa, visi šitie te atslēgu vārdi, vai ne? Darbs kaulus nelauž, skatoties, ko tu apkrāp, tad tev var arī kāds salauzt kaulus varbūt. Tā ir problēma. Jā, un tas, ko es lasīju, tad, kad es šo tēmu pētīju, es lasīju, ka lielākā daļa upuru krāpniekiem ir pensionāri, tieši vecāku gadagājumu cilvēki. Un, jā, tas, ko es sapratu, ka viņa parastajos visos ziņu virsrakstos ir no pensionāras ir izkrāpti 20 000, no pensionāras izkrāpti 70 000. Un es biju šokā par šiem visiem ziņu virsrakstiem, jo es domāju, kur viņi to naudu dabū, ja? Jo man nav ne tuvu vispār tik daudz. Jo man vienreiz atnāca arī ziņa, krāpnieki mēģināja no manis izkrāpt naudu. Viņi saka, hei, jums ir nozagta nauda. Un man bija tā doma, man ir nauda? Kur viņa radās? Ja? Varbūt ar sarunāt, es nezinu, ko viņi... Varbūt viņi labāk iztērēs to naudu, tie krāpnieki, nekā es Lego pērkotu. Kaut ko tādu. Jā, un arī tas, ko parasti krāpnieki mēģina darīt, viņi mēģina radīt to steigas sajūtu. Kā, ak, Dievs, atbildiet tagad, ja ne, jums tur viss aizies pa pieskari. Un, jā, kā līdzīgi kā Jānis teica, jūs esat mēģinājuši Soumi tā kā steidzināt. Mums ir jāskrien uz veikalu, tu aizvērsies veikals. Pagaidi vēl, man vēl te ir jāpabeidz panorāma. Jā, tā arī ir. Jā, panika, seniori. Man ir zvanīja viens telefonu krāpnieks, kurš viņš izklausījās satraucies. Ja? Sākumā es jutos nedaudz pat pārāks par viņu, jo varēja dzirdēt, ka es esmu viņa pirmais klients. Ja? Varēja dzirdēt viņam to balsī. Viņš bija tā, labdien, te jums zvana no bankas. Es saku, no kādas bankas? Nu, no jūsu bankas. Un tad tā viss saruna gāja uz priekšu, un, jā, un tad es sapratu, ka viņš nezina, pa ko viņš nezina. Viņš mēģina iet pēc scenārija, es viņu tā kā izsitu no sliedēm, viņš mēģina improvizēt. Un beigās man viņa palika žēl. Viņš mēģināja manu pinkodu dabūt, visu manu bankas informāciju. Beigās teicu, zini ko, es tev vienkārši aizskaitīšu piečuku, ja? Es tev pamācīšu, kā to darīt labāk, ja? Zvani nākamajam un iemācies kaut ko. Un, jā, es viņu pēc tam ieguvu viņa bankas informāciju un izkrāpu no viņa 6 eiro. Skor. Jā, vēl viena lieta, ko parasti šajā sakarā var lasīt, ir, ka lielākā daļa no krāpniekiem runā krievu valodā. Kad tu pacēli klausuli uzreiz tur uzdrastuķē.
Un, es, protams, varu iet to ceļu, kur uzreiz, te ir Latvija, ja, come on, bet ir cilvēki, kuri vienkārši uzreiz noliek klausuli, līdz ko viņi dzird krievu valodu. Bet jūs jau nezināt, varbūt jums ir ļoti daudz bagātu radinieku Krievijā, kuri tā kā tiešām, tiešām, jums Nigērijā ir vectēvs, kurš nomira, un jums tikai jāatskaita mums 1000, nopietni. Jo mēs jau nezinām, cik procentu no tām krāpšanām ir. Jūs sapratāt. Nu, lūk. Jā, bet tas, ko es arī pamanīju, ka tagad ar laiku visi tie skemeri, ja, krāpnieki, viņi runā krieviski un viņi nemāk īsti runāt latviski, vai arī runā lauzītā latviešu valodā. Bet tagad viņi ir sākuši izmantot AI, jeb mākslīgo intelektu, lai runātu cilvēkiem latviski. Un it kā, ja tu ieklausies, tad varot pateikt, ka tu runā robots, ka tas nav īstais tas krāpnieks. Un man liekas, ka šeit varētu mācīties arī tā krievu tauta, kas Latvijā dzīvo, ka ja jūs negribat mācīties latviski runāt, jums vajadzētu vienkārši telefonā to AI izmantot, kad ar jums mēģina kāds runāt latviski, un jūs tā kā, nē, es mājā stranā, vai kaut ko, es nezinu, ko viņi domā. Un tad vienkārši, lai nebūtu šāda domstarpība, izmantojot AI, ja, un tad jūs varat runāt gandrīz tīrā latviešu valodā. Jā, es nezinu, varbūt tas bija aplauss par to, ko es tikko pateicu, ja? Un, nē, ko jūs darat? Par ko tas ir? Tas ir absolūti lieki. Jā, vienreiz man zvanīja no policijas, un es arī uzreiz domāju, krāpnieki, ja? Kāpēc, lai man policija zvanītu? Un man zvanīja, tur teica kaut ko, jūs turat aizdomās, ir izdarījis noziegumus, un es uzreiz, jā, kā tāds neko nesmu izdarījis, noliku klausuli. Un tad es redzēju, pie loga piebrauc policijas mašīna. Es domāju, interesanta sakritība. Ja? Tad viņi pienāca man pie durvīm, sāka klauvēt. Es domāju, tā ir policija, jāatver vaļā. Bet tie noteikti ir tie krāpnieki. Es gan jau viņus varēšu atšūt. Tad viņi ienāca iekšā, sāka man likt rokas aiz muguras, likt roku dzelžu virsū, ceļgals mugurā. Es domāju, viņi gan tālu ir gatavi iet. Nopirkuši mašīnu. Tad viņi man iemeta mašīnā. Tīrā latviešu valodā runāju, es domāju, tad viņi mācās, jā. Kaut ko. Tad sēdēju cietumā, es domāju, diez, kad šitas beigsies. Pagāja 3 gadi, un te no es esmu. Ārā no cietuma izrādās, te nebija krāpnieki. Jā, un jūs noteikti jau ļoti daudz zinat par šo, un vienīgais esmu izdomājis nobeigumā pateikt vienīgo veidu, kā 100% izvairīties no telefonu krāpniekiem. Un es ceru, ka jūs šo pierakstīsiet. Vienīgais 100% garantētais veids, kā izvairīties no telefonu krāpniekiem, ir izmetiet telefonu. Un tas arī mani šovakar ir viss. Paldies! Un tagad sagaidīsim ar aplausiem šī vakara nākamo runātāju. Un tas ir lieliskais, burvīgais Kaspars Žilins. Sveiki! Es runāšu par naudas mūļiem. Es neesmu baigais eksperts. Es būšu pilnīgi atklāts. Es pats tikai nesen noskaidroju, kas tas ir. Jo, man tagad es izlasīju to nosaukumu naudas mūls, man likās, ka tā ir kaut kāda slimība. Nopietni, es domāju, ka tas ir cilvēks, kuram seja ir izstāsts pēc divlatnieka vai kaut kas tāds. Īstenībā, pēc kā vēl izklausās naudas mūlis, cik klausās pēc kaut jaunu latviešu seriālu, ne? Tas tā kā lielie muļķi, bezvairs pazudušās, un jau šovasar naudas muļķi. Mūļi. Naudas mūļi, vai ne? Kas notiks naudas mūļos? Tā Liena izceps torti, Mārtiņš mīl Lieni. Mārtiņš paslēps gradzenu tortē, Liena aizrīsies, Mārtiņš raudās. Jau šovasar naudas mūļi. Nē! Tas ir kaut kas pavisam cits izrādās. Tas ir, kā lai to paskaidro, tas ir, principā tas strādā tā. Ja jums kāds ieskaita naudu, un jūs to naudu pēc tam pārskaitat tālāk, vai atdodat tai personai un saņemat par to komisiju, jūs esat naudas mūls. Kas notiek tālāk? 12 gadu cietumā. Izklausās diezgan nevainīga lieta, ko izdarīt, vai ne? Vienkārši izņemt naudu un iedot kādam 12 gadu. Tas tāpēc, ka tie līdzekļi parasti ir tā kā laikam iegūti nelegāls, tā kā jau Kalvs ir Jānis, čakarē Oms, čakarē cits cilvēks, vai ne, dabū to naudu. Bet es nezinu, es neesmu baigais eksperts tajā visā, bet man ir kaut kāds morāls kompas, vai ne, un tā, kad mans kompas rāda uz naudas mūlu, man tur ir rakstīts slikts puika. Tā kā kaut ko es par to zinu. Zini, kas īstenībā tajā, jo tas liekas tā kā nedaudz tā kā nevainīgi, vai ne? Kas tas tāds ir, man kāds ieskaitīja naudas, viņi kaut kur pārskaitīja citur, kur problēma, vai ne? Bet man liekas tas, ka cilvēkiem vislielākā problēma ir
ar to naudas mūsu, man nav jums jāmāc, ka jūs pārkāpjat likumu. Bet uz šito var tā kā pavilkties nejauši. Ja nu es tā kā situācija, vai ne, tev ir kaut kāds labs paziņa no vecā darba, viņš tev vienu dienu uzvan, viņš tāds, klausies, es tev ieskaitīšu naudu, nevar izņemt tā kā pāris tūkstošus, vai ne? Es tev iedošu pat 100, un tev tāds, kāpēc tu pats nevari? Un viņam tāds, tur kaut kāda bankas līmīte, kaut kāds brīvdienas, blā, 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 vai ne? Un tev tāds, jā, davai, vienkārši tu viņam iedod naudu, bam! 12 gadu cietumā. Un tev tāds, bet, rokgrupa, bet tev vairs nepalīdzēs. Tagad tu dziedās man mīļā meita no profesionāliem noziedzniekiem. Viss. Tas viss beidzies. Tā kā, protams, tā kā tu vari uzķert, tā kā tev ir jābūt informētam, lai tu to nevar uzķerties, vai ne? Bet man liekas, arī ir droši vien kaut kādi cilvēki, kas to izvēlās kā savu profesiju, kas ar to nodarbojās, kaut kādu iemeslu dēļ, vai ne? Un man liekas, vislielākā riska grupa ir tā kā jaunieši. Policija! 12 gadu cietumā. Tam jaunajam kungam. Es zinu, kas ir jauniešiem, tāpēc, ka jaunieši, viņus ir tik viegli pavilkt uz šito, tāpēc, ka visi jaunieši, visi kā viens, viņi sirkst ar sindromu, ko sauc par, man nav naudas, un man vajag naudu, bet es nevaru dabūt naudu. Tāpēc viņiem vienkārši vai ne kaut kādi vienaudži. Man liekas, visklasiskākais tā kā finanšu krāpšanas variants, sēd mājās, uzrodās kaut kāds 3. pakāpes brālēns, pa kuru tu jau bija aizmiris, vai ne, un viņš ienāk istabā, viņam tāds, atceries, kā mēs bērnībā smilškastē spēlējāmies? Mēs bijām tik tuvu. Tā kā ģimene. Tā kā ģimenei jāturās kopā. Davai, pārkāpjam likumu. Un tev tāds, davai! Soprānos! Vai ne? Gubula. Un tāds, bam! Atkal 12 gadu cietumā. Jo šitais ir grūti. Es saprotu, ka jauniešiem ir īpaši grūti. Ir tas vides spiediens, vai ne? Tas sociālais aspekts ir īpaši, ja tev ģimene grib, lai nodarbojies ar noziedzību. Tāpēc es tā kā iesaku izmantot šito prikolu, ko es izmantoju parasti, ka man zvana visādi krāpnieki vai kaut kas tāds. Tikko saruna pāriet uz kaut kādu krāpniecību, tu vienkārši nomaini savu valodu no latviešu spāņu. Un tu vienkārši izliecies, ka tu pēkšņi vairs nemāki runāt latviešu valodā. Tā kā tavs brālēns tev saka tāds, davai, es tev tur ieskaitīšu, jā? Un tev tāds, no, senjor, no, comprende. Viņam tāds, ko tu dari? Un tev tāds, vámonos, mi es nombre Esteban, tako, no. Viss. 5 minūtes vēlāk viņš atšūsies, un tu vari iet uz policiju, nostučīt savu brālēnu, viņu apcietinās, normāls ģimenes būšana, ne? Ziemassvētkos vairāk ēdienas tev. Fantastiski. Tāpēc man liekas, jauniešiem ir tā kā jāizvēr. Tāpēc, ka man vispār liekas jauniem cilvēkiem, tas brīdis ir īpaši, kad viņi vidusskolā, un ko viņi dabūna savus pirmos bankas kontus, un ko viņi beidz vidusskolu. Tie soļi, ko viņi veic tajā brīdī, ir viņi spēlē tik lielu lomu uz viņu atlikušo visu dzīvi. Es vienmēr iztēlojos tā kā vidusskolas beigas, tā kā zirgu skriešanās sacensības, vai ne? 12. klasi viņi vienkārši sastājās rindā, un tad komentētājiem tāds, un starts! Un Mārtiņš ar Robertu, viņi izbirsās vadībā, ko viņi dara? Viņi iestājas Latvijas universitātē. Kur ir palicis Jānis? Ak, nē, viņš ņem ātro kredītu. Bet varbūt viņš to naudu izmantos kaut kur, lai investētu, varbūt tas ir kaut kādam starta. Nē, viņš pērk heroīnu. Bet rekur nāk kaut kāda meitene, viņa ir skaista un viņa ir gudra, vai viņa izglābs, jā, un viņa paliks stāvoklī. Diemžēl Jāņa dzīve beidzās, pirms tā paspēja sākties. Tāpēc es domāju, mums tā kā vajadzētu palīdzēt mūsu jauniešiem. Tā kā mēs šeit esam pieauguši cilvēki, rekur tas jaunais kungs, kas pirms tam smējās, jau ir pazūdis, kāds jau viņu noslīcinājis. Tas ir bīstams biznes. Tāpēc es domāju, mums vajadzētu tā kā palīdzēt mūsu jauniešiem. Tā kā nākamreiz, kad jūs ejat pa parku un jūs kaut kur 100 metru attālumā redzat puiku ar telefonu rokās, jūs jūtat, ka viņš tūņās veiks nelegālu pārkāpumu, tā kā pārskaitījumu. Pieskrien viņam klāt, un tu tāds, vecīt, nedari to. Un viņam būs tāds, tu neesi mans sensis. Un tev būs tāds, pirmkārt, tu to nezini. Es biju tavs māmas izlaidu. Otrkārt, neizsnūģis, nekļūst par naudas mūli. Un viņam būs tāds, man tā patīk tie sauki, paldies, ka tu izglābi man dzīvi. Labi, paldies, tas man būs viss. Un tagad lūdzu ar aplausiem sagaidām nākamo runātāju, Aleksandrs Guzenko. Hei, kas? Es domāju, viņa man kliedz, viņam. Es iedošu tev viņas telefonu numuru, ja? Tā, kā jūs jūtaties vispār? Kā turiet? Labi, ja? Tā, var lūdzu aplaudēt cilvēki, kam tiešām, tā kā švakāk iet ar naudu? Jā. Apsardzē! Ko es daru šeit? Šeit ir lekcija tiem, kam ir piķis. Nē, prom, šu! Bet
Jūs esat labākie, es jūs mīlu, jo es esmu tāds pats, man arī nav naudas. Tāpēc šitais pasākums saucās stiprinam imunitāti pret krāpniekiem. Un man pofīgi, jo man nav naudas, zin, tā kā. Bet krāpnieki cenšas un viņi ne tikai zvan man, bet viņi arī, zin, tā kā reklāmu internetā taisa, lai man dabūtu. Bet, zin, kā strādā reklāma internetā, vai ne? Google, viņi dzird visu, ko mēs runājam telefonā, vai ne? Un pēc tam piedāvā reklāmu, balstoties uz tā, ko viņi dzirdēja, vai ne? Man vienreiz bija tā, ka es biju ciemos pie drauga, viņam bija savai klavieris, es pienāku pie klavierēm, izdarīju burtiski tā, tin, 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 un es atveru Google, un tur bija, jūs negribat pamēģināt piano kursus? Es tikai, jā. Bet ar naudu viņi kļūdās, jo es spēlēju katru dienu vienu spēlīti mazo, un tur ik pa laikam parādās reklāma. Zini, kas reklāma tā ir? Tā ir reklāma, kur rakstīts, ķipā, luksas apartamenti Dubajā sākot tikai no 300,000 eiro. Un es tā kā, vai jūs dzirdēt, cik reiz dienā es pasaku vārdu Dubaja? 0. Jā, bet katru dienu es saku tādus vārdus kā kuponi un Lidl. Atlaide. Zin? Jā. Mans temats ir investīcija krāpšana. Ko tas nozīmē investīcija krāpšana? Tas ir cilvēki, kur zvana jums un saka, labdien, es esmu finansiāls menedžers no ļoti krūtās lielas kompānijas, kuras strādā ar Forexu. Mēs tirgojam akcijas. Un, ja jūs vienkārši iedosiet 100 eiro, tikai tad mēs jums palielināsim to peļņu. Jums būs ļoti daudz nedēļas beigās, vai ne? Un pirmā lieta, es iegooglēju, kāda summa ir vajadzīga, lai tiešām finanšu menedžers sāk ar tevi strādāt. Izrādās, ka minimālā summa ir 50,000 eiro. Bet arī vairāki cilvēki nepiekrīt tam, un viņi paņem 500,000 eiro. Varat iedomāties? Ja jums tās cilvēks zvanīs, cik liela iespējamība, kā viņš ir finansiāls menedžers? Viņš tā kā, parasti es strādāju ar 500,000 eiro, bet tas Ivars no Madonas iedeva 150 eiro. Un es domāju, mēs varam paspēlēt ar viņu naudu. Es redzu tur progresu, vai ne? Un cilvēki joprojām tam tic, vai ne? Kad Svetbanks zvana viņiem ar normālu piedāvājumu, tipa labdien, jūs esat domājat par pensiju, viņi tā kā, nekrāpnieki, vai ne? Bet tā kā, tev ir 100, bet nedēļas beigās būs 1000. Viņš tā kā, davai, es piekrītu, vai ne? Jo mēs gribam, lai mūs ciena, vai ne? Mēs iedavam tos 100 eiro un pēc tam tā kā draugiem runājam, tā kā, zini, kas ir Warrens Buffets? Es arī tāds esmu. Es arī daru, Warrens Buffets un mēs daram līdzīgu lietu. Tas ir viens tā pats lieta. Jā. Un kad viņi runā ar jums, viņi spied uz fear of missing out. Ko tas nozīmē? FOMO, ja? Tas saucamās. Tas nozīmē, ka viņi saka, ka jūs zinat, ka visi cilvēki, izņemot jūs, viņi jau nopelnīja ar mūsu tradingu naudu. Visi. Bet ir pēdējā iespēja. Jūs varat vēl paspēt, vienkārši atsūtiet man naudu. Vai ne? Un tas fear of missing out, tas strādā ļoti labi. Es to zinu no skolas gadiem. Jā, kad klausas atzinātē, man teica, Aleksandrs, mums ir jāparunā. Es tā, jā. Viņi tā kā, visiem taviem draugiem jau ir draudzenes. Un es tikai, jā, es zinu. Viņi tā kā, tev nav seksa, Aleksandrs, te, jā. Viņi tā kā, bet ir pēdējā iespēja, Aleksandrs, tā. Es tā kā, es saukšu policiju. Es nevaru. Es saukšu policiju. Jā. Es domāju, man beidzās gandrīz laiks. Karoči, bet interesanta lieta, ka es iemācījos pētīt to tematu un iemācījos, ka īstenībā tie cilvēki, kuri zvan jums, viņi nav arī vissliktie krāpnieki, jo viņi ļoti bieži viņi paši nezin, kur viņi strādā. Varat iedomāties, tā lieta ir. Un es skatījos interviju vienu no tādiem džekiem, un viņš teica, ka sākumā tu mēnesi strādā, un pēc tam tev māca darīt sliktās lietas. Un viņš neaprakstīja, kā. Un es domāju, kā tu māci? Tu, piemēram, parādi rindu, ja tev pasaka, davai aiziet pāri tai rindu, un pateici, man tikai pajautāt. Vai ne? Vai kā tev māca būt sliktam cilvēkam? Tev ieslēdz filmu Hatiko un skaties, lai tu neraut, vai ne? Jā. Un pēdējā pārbaudījums, kad ienāca Ome, kur ir ļoti veca ar spieķi, vai ne? Un tev vajag pārbaudīt, vajag izsist vienai spieķi no rokas, paņemt, un kā DiCaprio Wolf of Wall Street, un tagad pārdod man to spieķi. Vai ne? Jā. Bet tā, ka mēs stiprinam to imunitāti, kaut kādas padomas mums ir jāatstāj jums ar kaut kādiem padomiem. Un pirmais, kā mēs stiprināsim to imunitāti pret krāpniekiem, pirmais, vajag visiem ņemt to vitamīnu, kurš saucās atņem Omi telefonu, jo pārsvarā veciem cilvēkiem zvan. Ja? Otrā lieta, tas ir labi izgulēties, lai būtu imunitāte stipra, vai ne? Tas man nesanāk, jo visu nakti es grozos, es tā kā, man nav naudas.
esmu bombas. Zin, tā kā. Jā. Un trešā imunitāte, tas ir kā Covidu, vai ne? Ja jums būtu, lai jums būtu imunitāte pret krāpniekiem, tas nozīmē, ka jums ir jābūt antivielām iekšā. Tas nozīmē, atļaujiet mazam krāpniekam jūs nokrāpt. Ja? Un es runāju par vidu. Ja? Ja? Ok. Jā, atstāšu jūs uz šitās notes. Tas nav uzbrauciens šitai fantastiskai bankai, nav nekas. Bet, kad es googlēju par šito tēmatu informāciju, es jums zvēru. Es pat pierakstīju. Es uzrakstīju investīcijas krāpšana Googlā. Aiziet! Un pirmais links bija Svetbanka. Liec savai naudai pelnīt. Jā, ok, man ir viss, paldies! Sagaidīsim pēdējo koviķi šovakar. Tas ir Kārlis Strautiņš. Labvakar! Kā jūties? Nav svarīgi. Bet ir interesanti uzstāties Svetbanka pasākumā, jo es tieši arī nesen pazaudēju bankas karti. Un es viņu nenobloķēju uzreiz. Es domāju, es viņu varbūt atradīšu vai kā. Un tad man sāk nākt paziņojumi, ka kāds izmanto to karti. Ja? Un tad es domāju, tagad man šis jānobloķē. Bet tad es tā paskatījos, un tas Zaglis, jā, viņš man naudu tērē prātīgāk nekā es. Tā, kas atstāja. Man finansiālā situācija uzlabojās. Jā. Bet jūs esat dzirdējuši par romantisko krāpniecību? Ir daži apkrāpti, ne? Es agrāk nebiju. Es domāju, ko nozīmē romantiskā krāpniecība? Kas krāpšanā var būt romantisks? Bet laikam ir čaļi, kas māk, vai ne? Viņš sāk draudzenei, zin, kā ir, es tev nokrāpu, un tādu, ko, kā tu varēji? Un viņš tāds, pag, uzklaus. Es noierēju 5 zvaigžņu numuriņu. Es viņu ievedu iekšā, tur šampanietis, tādas spainī, jā, asortī laimes uz galda, uz gultus, viss ar rožlapiņām. Un viņa draudzene tāda, cik romantiski, viss piedots. Bet, protams, ka tas nav tas, kas ir romantiskā krāpšana. Romantiskā krāpšana ir, kad tu esi ar kādu attiecībās, jā. Jums viss labas attiecības, jūs uzticaties viens otram, un tad vienu dienu tev atrakstu īziņu tur, esmu slimnīcā, es mirstu. Un ārsts saka, ja viņi man neatdzīvinās, ja es viņiem neieskaitīšu 5000 eiro. Var aizdot? Un tu sāc domāt, jā, vai ne? Ārstiem ir zemes algas, vajadzētu atbalstīt. Tieši vakar pieminēju, ka man krājkontā ir 5000 eiro, tā ir izdevīga sakratība, jā, un tad tu aizdod, un tad tu nekad vairs neredz to cilvēku. Viņš tev nobuķē un viss. Vai arī, piemēram, jūs arī esat attiecībās, un jūs runājat, mums vajadzētu mašīnu, mums vajadzētu nopirkt mašīnu, bet jūs nevarat atļauties, jūs domājat, paņemsim kredītu. Bet tā otrā pusīte saka tā, jā, paņemam kredītu, uz manu vārdu nevar ņemt, neprast, kāpēc, jā, tas nav svarīgi. Paņemam uz tavu vārdu, jā, un tad jūs paņemat to kredītu uz tavu vārdu, un tad viņš nopērk to mašīnu, viņš iesaļās viņā iekšā un brauc taisni prom no tevis, un nekad vairs nestās atpakaļ. Un jā, vispār kaut kādā mērā kredīts ir tāds romantisks koncepts, vai ne? Jo tur ir tāds optimisms iekšā. Visromantiskākais no kredītiem, protams, ir kredīts kāzām. Jo tu tici, ka tavu laulība ilgs ilgāk nekā tev jāmaksā. Bet, ja kāds paņēmis kredītu uz tavu vārdu, tas traki, vai ne? Tas ir sliktāk nekā vienkārši zādzība. Jo nav tā, ka tu uz ielas zaglis tāds ar nāzi tev, atdod man 10 000 eiro. Un tu tā, nē, man nav, man tikai 50. Un viņš tāds, nu labi, atnāc nākamā mēnesi un vēl 50. Un tā turpmākos 15 gadus. Jā, tā nav. Bet kredīts pats par sevi ir romantisks, jo tā ir liela atbildība, vai ne? Tas liels saistības. Pat vairāk nekā laulība. Jo laulību tu vari izšķirt, vai ne? Ar kredītu nevar apsēsties tur vienu dienu tā, zin, kā ir, es man liekas, biju pārāk jauns tādām attiecībām. Es nebiju gatavs, vaina nav tevī, es vienkārši satiku citu kredītu. Teikt, es maksāšu par to,
pa tevi, sorry, tu atrod kādu citu. Kredīts ir tavs uz mūžiem. Jā. Bet es lasīju par tādu rakstu par čali Japānā, kurš vienlaicīgi uzturēja attiecības ar 35 sievietēm. Un viņš katrai no tām sievietēm teica, ka viņam ir citā dienā dzimšanas diena. Lai viņam dāvinātu visu laiku dzimšanas dienas dāvanas. Un es domāju, dažreiz cilvēki saka, jā, krāpšana tas ir viegls veids, kā nopelnīt. Jā. Man izklausās, ka tam šalam nav viegli. Čat ar 35 sievietēm, viņš tā kā kaut kāds klienta atbalsta aģents, jā, tur kopē no templētiem. Čau, dārgākā iet, copy-paste, visām mauc. Liekas grūti. Tāpēc es domāju, viņš varēja pateikt visām, man šodien ir dzimšanas diena, viss viņam sadāvina. Bet viņš tā kā pateica katrai citu. Viņš vienkārši gribēja to dzimšanas dienas sajūtu, vai ne? Viņš gribēja ilgāk. Un, jā. Bet tā, pēdējā laikā es domāju par to romantisko krāpšanu. Un es palieku aizdomīgs, jā, savā dzīvē. Es palieku bailīgs. Mēs ar draudzeni vienu vakaru mēs skatījāmies to filmu Netflixā dokumentālā Tinder Swindleri, jā. Esat redzējuši? Vai ne, tur par vīrieti, kurš izliekas bagāts un apkrāp sievietes. Un visu filmu mēs draudzēm viens to skatāmies tā aizdomīgi. Jā. Kurš kuru. Es skatos, es atkal nopirku pītus vakariņās. Jā. Viņi man izmanto. Tad es atceros, ka mēs dzīvojam viņas dzīvoklī. Varbūt es, jā. Tagad man draudzene man saka, es tev mīlu. Es viņai saku, man nav naudas. Lietas mēra. Labi, paldies, man tas būs viss. Un tas būs viss arī šovakar no Komedija Latvija. Paldies, ka klausījāties, paldies par uzmanību. Un aplausu vēl arī vadītāji, lūdzu. Paldies liels, tev arī jāpaņem savu pudelīti. Vēl trešā bija. Paldies, lai labi garšo. Man liekas, ka mums ļoti labi parādīja, pajokoja par tēmām, par kurām mums nāk smiekli. Bet patiesībā jau es laikam nepiekritīšu tai izskanējušam tādam naratīvam, ka šķiet, ka tie jau tie seniori, tie jau tie lēticīgie, kuriem zvana un kuri iekrīt. Nu labi, ka jūs nepacēlāt roku, varbūt, kad jūs esat šo to pazaudējuši no saviem naudas līdzekļiem, bet patiesībā tās izkrāptās naudas nav mazas. Un mēs kopā ar profesoru Artūru Rutinānu, lūdzu aicināšu sev blakus, nedaudz parunāsim par to, ko mēs katrs pats individuāli varam darīt, lai sevī, šeit, jā, nāciet te, jūsu mikrofons tur, un ko tad mēs varam darīt, lai drusciņi stiprinātu savu imunitāti, un vai vispār kaut ko šajā jautājumā var darīt, un to, ko mēs ar profesoru Artūru jau bijām izrunājuši, ka tā ir tāda maģiskā lieta kā kritiskā domāšana. Un tad ir jautājums man uzreiz Artūram ir par to, kā tad ir tā kritiskā domāšana ikdienas dzīvē? Kur mums nodar un kas tur labs? Jā, lai neturpinātu krāpniecības tēmu, lai neuzstātos te kā krāpnieks, man jāpasaka, es neesmu profesors, bet tikai docents. Izskatāties kā profesors. Jā, kritiskā domāšana, tas ir tāds ļoti plašs koncepts, ko cilvēks var apgūt visu dzīvi. Tā kā es nezinu pat kā, lai īsos vārdos to paskaidrotu. Kur viņa ikdienā mums vienkārši var palīdzēt vai noderēt? Kā? Es domāju, ka kritiskā domāšana visās lietās, kā te varēja dzirdēt, sākot ar attiecībām, finansu politiku, attiecības ar draugiem, attiecības pat ar banku, ikdienas hobijos, braucienos uz ārzemēm un sarunās internetā. Tā tad plašs spektrs kritiskai domāšanai. Bet tad man liekas, ka pēc būtības kritiskā domāšana, ja jums pasaka, ko tas nozīmē? Ko nozīmē domā kritiski? Man liekas, to ļoti bieži patiesībā mēs dzirdam attiecībā uz dažādām dzīves jomām. Domā kritiski. Un tad mēs arī jūs paspīdzinājām nedaudz par to, ka manā skatījumā tā kritiskā domāšana ir tāds
kopums ar īpašībām, vai ne? Un tās īpašības mēs atšķetinājām un izdalījām 5. Un tad par tām 5 varbūt arī parunāsim, kā tas var palīdzēt mums katram tieši attieksmē pret vai imunitātei pret krāpniekiem. Un viena no tām ir atvērtība, ja? Ar atvērtu prātu. Kā man tas var palīdzēt būt ar kritisku domāšanu un izvairīties no krāpniekiem? Atvērts prāts būtu, kad es esmu gatavs kaut vai mācīties visu laiku. Ja? Un, tā tad tas iet pretī tādām domāšanas, teiksim, kļūdām vai ēristika, ka, piemēram, man liekas, ka es esmu speciālists visos jautājumos, jā, tas saucās Dunning-Kruger efekts, jā, ka es spriežu pa daudzām sfērām, tātad, kurās es neesmu eksperts. Ja? Tas ir saistīts, kas būs tāds viduvējības aizspriedums. Piemēram, parasti cilvēkam ar normālu pašnovērtējumu liekas, ka viņš ir virsvidējā. Ja? Tas saucamais, ko psihoterapeiti tur koriģē, mazvērtības komplekss, tas ir tiem, ja ir cilvēkiem, kam ir sociālā trauksme, depresija, jā, bet tā, parasti cilvēkam liekas, viņš ir virsvidējā. Un, piemēram, arī, ka viņu tā kā nevar apkrāpt, jā. Un vēl atvērtība nozīmē kritikai. Jā, tā tad, kā mēs uztveram kritiku, jā, jo liela daļa cilvēku kritiku uztver tā, ka, ja tu saki par mani komplimentus, tad, tā kā tu esi labs cilvēks, ja tu mani kritizē, tu esi slikts cilvēks. Jā. Bet savukārt atvērts prāts pret kritiku nozīmē, ka, ja kritika ir pamatota, ka es pasaku paldies, jā, jo tas ļauj man attīstīties. Ja ir nepamatota, tad man jāmāk argumentēt, kāpēc šī kritika nav pamatota. Jā, laikam pateikt paldies. Varētu mēs katrs mācīties, kad kāds kritizē. Labi, tā tad atvērts prāts, atvērtība, es sapratu, atvērtība arī pret tādu, kā lai saka, tādu objektīvu kritiku un spēju to novērtēt. Otra īpašība ir spēja pielāgoties. Pielāgoties kam? Dažādām interesantiem piedāvājumiem vai kā? Kas man var palīdzēt spēju pielāgoties pret krāpniekiem? Es domāju, tas koncepts drīzāk prāta elastība. Ja? Tāda prāta elastība nozīmē, ka teiksim, es esmu atvērts vienām idejām, bet vienlaicīgi es atmetu idejas, kuras neapstiprina fakti. Ja? Tātad, un tas ir, un elastība ir izlemt, šīs idejas man der, ja? Viņas ir racionālas, viņas nebalstās kaut kādā maģijā vai vienkārši tādā ticībā. Un piedāvām tās ir manas idejas. Jā? Piemēram, ir novecojuši, un es viņas atmetu. Piemēram, ir cilvēki, kas ļoti visam tic, jā, un viņam pietrūks neticības. Un ir cilvēki, kas savukārt visu laiku netic. Un ir tādā izteiktā psihiatriskā nozīmē tas termins ir paranoja, jā, ka visi ir krāpnieki un nevienam nevar ticēt un tam līdzīgi. Un tātad tie ir tādi divi grāvji, un tā nav prāta elastība. Jā. Tas ir tāds varbūt tiesīgs teiks kaut kāds tāda attieksme. Tātad jāatrod tas vidusceļš starp paranoju un starp... Starp spēju, teiksim, uzticēties. Starp pilnīgu pašpaļāvību un paranoju. Bet uzticēties faktiem vairāk. Jā? Te viens no arī kritiskās domāšanas postulātiem ir, ka, principā nevienai autoritātei ticēt, tā kā nevar. Jā. Ļoti labi. Tas jums noderēs noslēgumā. Trešā īpašība ir paškritika. Un šeit jau arī, man liekas, mēs drusciņi runājām par to, ka tev ir jāspēj saprast, ka tad, ja tevi kritizē, jāmāk arī varbūt tā... Jā, tikai jānošķir ir kritizēt, tas nozīmē moralizēšana. Ja? Moralizēšana nozīmē, tu uzvedies labi vai tu uzvedies slikti. Kritiskā domāšana tā ir loģiskā, racionālā domāšana, kas ir tendēta uz faktiem.
Ja? Tāpēc tā jānošķir no kritizēšanas. Un Tā paškritika. Un paškritika ir tā kritiskā domāšana, kas ir vērsta pret sevi. Ja? Paškritika nenozīmē sevis kritizēšana. Vainas apziņa, tur kauns, tur sociālā trauksme, ka es tur visiem uzbāžos un tam līdzīgi. Ja? Tā ir analītiskā domāšana, piemēram, kaut vai mani apkrāpa krāpnieki, ja, un uz ko es iekritu. Ja. Nevis kritizēt, kāds muļķis pēc tam, kas tikko notika. Jā, bet kāpēc, uz ko viņš mani paķēra, kas man bija tie tādi pa impulsiem? Vai arī pat, ja tās krāpnieku beigas vēl nav viņam pozitīvas bijušas, bet pēc tās sarunas patiešām var tā kā drusciņi pareflektēt, kas bija varbūt tās mani triggeri, manas pogas, uz kurām varbūt es jau sāku šaubīties. Jo parasti saka, jo ilgāk tu runā, jo vairāk tu ieslīgsti tajā sarunā un tajā ticībā, kas tur vispār, kas tev tiek likts priekšā. Labi, un tad mums ir 4. īpašība, kas savukārt ir zinātkāre. Kā zinātkāre sasaistas ar kritisko domāšanu spēju turēties pretim krāpniekiem? Zinātkāre, tas ir tādā zinātniskā nozīmē tāda tendence izzināt, izpētīt, un tā ir informācija, patība, piemēram, ja, kad mēs esam zinātkāri uz informāciju un vienkārši šīs informācijas apgūšana, ja, bet atkal, ja tā ir vienkārši ticība informācijai, tad tā būs nekritiska ticība, ja. Tā ir spēja atlasīt faktus, jā, varētu teikt, zinātkāri pret faktiem. Tātad zinātkāri pret faktiem ļoti labi. Un pēdējā 5. īpašība, kas iet tajā kritiskās domāšanas kausiņā, ir godīgums pret faktiem. Jā, godīgums pret faktiem viena no būtiskākajām, varbūt kritiskās domāšanas īpašībām saucās objektivitāte, un ir vislielākā grūtība ir atdalīt faktus no mūsu pārliecības. Ja? Piemēram, daudz, kas cilvēkam liekas, ka tas ir fakts, bet īstenībā tas nav fakts, tas ir uzskats. Ja? Tā ir kaut kāda ideja. Tikai, jā, tas tikai viedoklis. Un tā, lai pateiktu, kas ir fakts, kas ir viedoklis, tur ir tādi veseli tādi vingrinājumi un, piemēram, zinātnē ir ļoti grūti vēl tagad strīdās, piemēram, jā, kas īsti ir fakts. Piemēram, vienalga, nezinu, tur, piemēram, kvants, ja tas ir fakts, vai tas ir vienkārši fiziķu izdomājums, jā? Tas... Kā lai zina? Jā. Kā tad, lai to zina? Varbūt tās mēs neiegrimsim tā... Nē, es vairāk par tiem krāpniekiem. Kā tad zināt, tas godīgums pret faktiem man šobrīd ir tā kā ticēt vai neticēt tam, kas tur viss notiek. Man vajag visu laiku to kritisko domāšanu turēt pakausī un mēģināt kaut kā argumentēt tos, vai pierādīt, vai pretargumentēt to, ko man saka. Tāpēc jautājumu uzdošana, kā te arī ieteica, jā, komedianti, tātad uzdot pēc iespējas vairāk jautājumus, jo te, piemēram, viens bija, ka ātri vajag kaut ko, jā, izlemjat nopirkt to un to, bet tātad uzdot jautājumu, tā pagaba zvana, jūsu banka, jā, kura no manām vairākām bankām, jā, tad, kas jūs esat par darbinieku, kāpēc jūs man zvanat, vai drīkst es pakonsultēšos, pats pārzvanīšu savam bankas. Jūs kaut ko sākat uzdot jautājumus, un tā jūs pamazām apgūstat kaut kādus faktus. Bet īstenībā labs padoms, jo man liekas, ka ja man zvanītu, man būtu nedaudz, varbūt, tā godīgi atzīstoties, nedaudz neērti izklausīties neīpaši gudrai. Jo, uzdodot šos jautājumus, reizēm liekas, kas tur nesaprot, kas tur nemāki. Man patiesībā tā arī bija. Es pārdevu dīvānu un WhatsAppā bija ārkārtīgi interesanti saraksts ar potenciālo pircēju, kurš teica, ka viņš pērk dīvānu, bet es jums labprāt, es viņu gribu, man viss patīk, no sākuma noskaidro, protams, vai tur nav defektu un tā. Un dīvānu grib un dzīvo tikai kaut kur Viļakā.
es jums atsūtiet ar kurjeru, es visu apmaksāšu. Un tādā brīdī es jau biju dzirdējis par šiem gadījumiem, un es teicu, paldies, neinteresē. Bet savukārt uz mani pēc tam bija tāds, vai tu jūs nemākat šito? Kur problēma? Jūs šito taču visi dara, tas nav grūti. Tā kā spiež uz tās pogas, kāpēc es tā kā ne īpaši gudra esmu. Jā, kā jau es teicu, pretenzija būt gudram, ja tas ir pretenzija būt pāri vidējam vairākumam, ja, un tam līdzīgi. Tas ir viens no domāšanas kļūdām, tāpēc, ka īstenībā mēs varam būt drusku gudri tikai tanī jomā, kurā mums ir profesija. Visās pārējās jomās mēs nekādīgi gudri būt nevaram. Lieliski. Man liekas, ka lielisks tāds, varbūt tāds neliels punktiņš vai komatiņš par kritisko domāšanu, varbūt vienmēr izaicināt pašam sevi, vai tiešām, tā sajūta un doma par to, ka es esmu vai mana pretenzija būt virs vidējā, ir īsti pamatot un īstenībā vai vajadzīga. Un patiesībā tos liekos jautājumus drīkst uzdot, jo man liekas, pat ir teiciens, nav sliktu atbilžu, ir tikai slikti jautājumi vai kaut kā otrādi. Varbūt tas skan drusku pretī tādai, ko es teicu par prāta elastībai, ja, bet psihoterapeiti pārsvarā ir pret to pozitīvo psiholoģiju, ja, ka domāsim pozitīvi, ticēsim cilvēkiem. Psihoterapeiti pārsvarā paudīs, ka vajag tādu vieglu paranoju vienmēr uzturēt, ja. Tātad uzturam vieglu paranoju, nebaidāmies uzdot jautājumus un nepretendējam būt augstāk virs vidējā. Ja? Es teikšu lielu paldies Arturam par šo sarunu. Es domāju, ka viņš būs gatavs varbūt arī atbildēt uz kādu jautājumu, kas jums būs radušies, bet es ticu, ka varbūt arī tie, kas palika un noklausījās ne tikai komēdijas saturu, ja, bet drusciņu vairāk arī akadēmisku saturu un zinātnisku, varbūt jūs pat sev iekšēji esat uzdevuši jautājumu, kā tad ir ar manu kritisko domāšanu? Cik varbūt es esmu atvērts, cik es esmu paškritisks, cik es esmu objektīvs un godīgs pret faktiem, jums ir piedāvājums. Mums kopā ar sadarbībā ar profesoru ir izveidots viens burvīgs tests, tāds kā personības tests, to varbūt varētu nosaukt, bet šis tests patiesi mēra jūsu noturību pret krāpniekiem, jeb kā mēs to sakām, jūsu imunitātes līmeni pret krāpniekiem. Ja gribas šo nomērīt, un tas nav krāpniecisks tagad aicinājums, bet ir šī interneta vietne finanšu.iq.manasfinanses.lv, atvērsiet šo saiti, un tur uzreiz sākas tests. Nav slikta saite, viss kārtībā, bet lai jums paliktu prātā arī šīs 5 kritiskās domāšanas sastāvdaļas, kas stiprinās jūsu imunitāti, un lai jūs atcerētos to briesmīgo interneta vietni, uz kurien ir jāiet, es jūs aicināšu paņemt katram imunitātes stiprinošu dzērienu, kas stiprinās nevien iekšīgi, bet arī ārīgi pret krāpniekiem, un tur gan ir šīs visas 5 īpašības jums atgādinājumā, lai plauktās stāv mājās pēc tam tukšs pudelīti. Un ir arī QR kodiņš, kuru noskanējot jūs varēsiet tikt uz šo testu, aizpildīt un tad nomērīt. Kā profesori saka, kādas tās domāšanas kļūdas jums piemīt vai nepiemīt. Ja? Bet paldies par to, ka klausījāties un lai labi garšo, lūdzu nāciet paņemiet. Paldies.